Sveiki! Mani sauc Mārcis. Šī ir mūsu māja. Šī ir mana sieviņa, Līva. Es esmu pirmsskolas skolotāja, nu jau 2. gadu logopēde. Esmu pēc profesijas automehāniķis. Brīvajā laikā patīk izbraukt līkuma mocīti, bet vispār patīk pavadīt laiku pie dabas. Staigāt ar mūsu mīļo sunīti franču buldodziņu Odiju. Baudīt laiku. Mums, latviešiem, patīk dzīvot katram savā mājā, un mājiņas mums ir dažādas, lai arī esam kaimiņos. Katrs kurinām to savu māju citādāk. Nu, draugi, kā jums dzīvojas jaunajā mājā, vai ir silti? Ļoti. Patiesībā pat pārsteidzoši labu sistēmu esam izvēlējušies un esam ļoti apmierināti. Un kāda ir šī sistēma? Siltumsūknis. Uzreiz izvēlamies šo sistēmu, jo attiecīgi darba ir mazāk. Tev vajag tikai elektrību. Nav nepieciešams skurstenis, lielas telpas, noliek leduskapī izmēra tādu kasti un viss. Kur veidojas siltums? Šeit ārā vai tur iekšā? Tas tāds komandas darbs. Viņš strādā kā kondicionieris. Freonu sildot, kondicionieru sūknis pats uzkarst, un no tā uzkarstušā kompresora sūkņa tiek sildīts ūdens. Un tas ir tas ūdens, kas mums cirkulē siltajās grīdās. Bet vasarās šī sistēma strādā arī kā atdzesējoša sistēma? Jā. Attiecīgi viņi strādā pretēji, bet notiek ar tiem pašiem aparātiem, vienkārši tiek tas ūdentiņš atdzesēts. Nav daudz, bet 16 grādus grīdās var dabūt. Attiecīgi grīda vēsāka un istaba arī dziest. Plus 30 grādos tas varētu būt patīkami, vai ne? Tas ir ļoti patīkami, jā. Bet tiešām ļoti silti. Saulaini arī. Jā, patīkami, vai ne? Kur tad ir tas brīnums? Šeit ir iekšējais bloks, visa gudrība. Bet šeit tiek uzstādīta tā bāzes temperatūra vai ūdens temperatūra, vai būtībā netiek vispār aiztikts šis skats? Šis praktiski netiek aiztikts, jo viss ir izdarāms aplikācijā. Tad caur telefonu pie reizes spaidot Facebook var arī noregulēt mājās siltumu. Kur var uzlikt gan siltāk, gan vēsāk. Var arī pārmainīt tā kā uz dzesēšanu, un tad var nogriezt arī dzesēšanu. Un tikpat vienkārši var pārlikt siltumu. Bet saka, kāpēc, piemēram, tagad viņš nedarbojas? Tur nekas negriež, skaņas nekā nav. Mājā ir pietiekami silts. Siltumsūknis pašlaik ir strādājis no 12 naktī līdz 8 rītā. Dienas saulīt spēja uzsildīt mājiņu, un aparāts saprot, ka viņam nevajag darboties, ir pietiekami silti. Bet tad, kad darbojas, tad ir kaut kāda tā skaņa, ja? Nu, ir, jā. Ventilators pat ziemā lielos mīnusos ir diezgan paskarš. Mājā, protams, to baigi dzirdēt nevar, bet ārā jūtam ir skaņa. Tāpat otrs ir, kur mitrumiņš tek no viņa. Ziemā tur, protams, izveidojas ledus. To mēs gribam risināt. Ir nopērkams panniņas savācēji, kas ir aizvadāms drenāžā. Tas būs risinājums no tiem lediem un ūdeņiem. Mēs darām tā. No vidas viedokļa raugoties, siltumsūknis ir vidēji diezgan draudzīgs apkures veids, tā kā izvēle ir tiešām ļoti laba. Un ņemot vērā to, ka Latvijā, lai uzražotu elektrību, diezgan maz veidojas CO2 emisiju, tā kā jebkurā gadījumā tas tiešām ir vidēji draudzīgs risinājums. Ja mēs atrastos Norvēģijā, tad šis būtu supertīrs veids, kā kurināt un dzīvot siltumā. Bet, ja Polijā, tad, diemžēl, siltumsūkni galīgi nevarētu uzskatīt par vidē draudzīgu apkures sistēmu, jo Polijā elektrība tiek ražota kurinot ogles, un tas gan nav vidē draudzīgi. Tā kā jūsu izvēle ir tiešām ļoti apsveicama, bet sakiet, lūdzu, vai jūs esat domājuši arī par saules paneļiem? Plāns ir. Pašlaik finansiāli vairāk, bet tas būtu pat ļoti vēlams uzstādīt. Savienojumā tas būtu visizdevīgākais variants tieši siltumsūknim. Un vai jūs esat jau piedzīvojuši to brīdi, kad ir elektrība, ir siltums? Nav elektrība, nav siltums. Vai jūs esat jau piedzīvojuši to brīdi, ka
Viss mājā atslēdzas, jo viss ir uz elektrību. Nav bijis vēl. Vēl nav gadījies. Ir bijis, kad uz kaut kādu stundu maksimums pazūd, bet to baigi neizjūt ar siltumsūkni. Tad, ja būtu diena, tad būtu noteikti pēc tam kaut kas jādomā vairāk, bet nav bijis vēl, nē. Bet par kaut kādu papildus, tā teikt, variantu B jūs apsverat šādu variantu B apkurs iespēju? Uz nākotni, jā. Būvējot māju, tās būtu papildus izmaksas, skursteņi un vispārējais, bet kā kamīniņš alternatīva ziemas mēnešos, arī tad, kad bija vēsais laiks, iekurināt varētu pat ievērojami ietaupīt tieši uz elektrības rēķina. Mājā būtu silti, siltumsūknis attiecīgi arī mazāk būtu strādājis. Mēs 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 darām tā!